Islamizācija Amerikā nekad nevar notikt. Viņi nenāk šurp un nepārņems mūsu pilsētas. Tas nav iespējams. Sveiks, muļķi! Kā tu šorīt jūties? Vai tu jūties muļķīgi? Jo tu izklausies muļķīgi. Tagad tiem no jums, kuri domā, ka Amerika ir imūna pret to, kas notiek visā Eiropā, es vienkārši vēlos jums atgādināt, kas patiesībā notiek Eiropā. Un es vēlos jums atgādināt, ka vēl pirms 20 gadiem Eiropa nebija vieta, kur cilvēki ticēja, ka kaut kas tāds varētu notikt ar viņiem. Tāpēc, ja tu esi pietiekami muļķīgs, lai domātu, ka esi neuzvarams, kamēr citi nav, tu kļūdies. Jo tas, ko viņi dara, lai pārņemtu mūsu sabiedrības, ir neprātīgi un ārprātīgi. Un kā Neits Frīdoms saka, pārtrauc to, ko dari, un noskaties šo. Es atklāju islāma pārņemšanu Birmingemā, un tas ir daudz neprātīgāk, nekā tu vari iedomāties. Vai tu domā, ka visiem, kas krāpj apvienotajā karalistē, būtu jānogalina? Viņiem nevajadzētu krāpt. Viņi vēlas šarieta likumus, un atklāja man savu plānu, kā viņi to grasās ieviest. Ir plāns šarieta likumu ieviešanai visā Amerikā. Mēs esam dzirdējuši, kā Kēra vadītāji to saka. Tas ir ļoti skaidri, tas ir ļoti sistematizēti. Un viņi to ir izdarījuši apvienotajā karalistē. Tāpēc, lai tas jums kalpo kā brīdinājums. Noskatieties šo video un saprotiet, ka ja nebūsiet modri, tas varētu notikt arī jūsu pilsētā. Birmingemas iedzīvotāji nedomāja, ka tas notiks ar viņiem. Jūs domājat, ka tas nenotiks ar jums? Neesiet muļķīgi. Laipni lūgt raidījumā The Pushback. Es esmu Meira Kā, jūsu vadītāja. Noteikti nospiediet abonēšanas pogu, atzīmējiet šo video, ieslēdziet paziņojumu zvaniņu, dariet visu nepieciešamo, jo mēs veidojam kustību cilvēkiem, kuri vēlas pretoties rietumu pārņemšanai. Un tas sākas ar islamizāciju, jo tas ir pilnīgi traki. Ja arī jums tas šķiet traki, tad laipni lūgti, atrod savējos. Paskatīsimies, ko Neits Frīdoms saka. Pams. Šķiet, ka islāms pārņem rietumus. Vai tu tam piekrīti? Jā, inšallah drīz, inšallah drīz. Viss pasaule kļūs par musulmaņiem. Jā. Viņš neslēp savus uzskatus, vai ne? Nē. Viņi nejūt vajadzību slēpties, jo zina, ka ir uzvarējuši. Viņi zina, ka ir guvuši panākums Eiropā. Paskaties uz šo. Šīs ir divas kartes. Es neteikšu, kura ir Kabula un kura ir Birmingema. Labi, pagaidi. Es gribu redzēt, kas tā ir par karti. Patinīsim atpakaļ. Divas kartes. Labi. Mošeja. Paskatīsimies uz šo. Mošeja. Vai mēs varam redzēt? Divas mošeju kartes. Mošeja, kura ir Kabulā un kura ir apvienotajā karalistē? Tu. Starp citu, šī ir apvienotajā karalistē, ja tev rodas jautājums. Un šajā ir vairāk mošeju nekā tajā, kas ir Kabulā. Es neteikšu tev, kura ir Kabula un kura ir Birmingema. Es lasīju, ka, piemēram, 60. gados Birmingemā bija tikai viena vai divas mošejas, bet tagad tur ir krietni vairāk. Ir vairāk nekā 200. Vai tiešām viņš to grasās teikt? Es tiešām ceru, ka viņš to neteiks. Tas man patiešām satrauc. Vairāk nekā 200 mošeji, mani draugi. Es gribu saprast, kā tas notika. Sveiki, es esmu no Amerikas un esmu žurnālists. Tu nevēlies kādam teikt, ka esi žurnāliste. Esmu no Amerikas, esmu žurnālists un vēlos uzzināt vairāk par islāmu apvienotajā karalistē. Vai es varētu šeit ar kādu parunāt? Laipni ielūdzam atpakaļ Neita Frīdmana šovā. Pieaugot islāma ietekmei Birmingemā un visā apvienotajā karalistē, vai jūs vēlētos redzēt šarieta likumu ieviešanu apvienotajā karalistē? Nu, tas ir tas, ko mēs vēlamies, ziniet. Ja viņi varētu vairāk ieviest musulmaņu likumus, tad jā. Tas būs labi musulmaņu cilvēkiem un arī visai cilvēcei. Tas ir labi musulmaņu cilvēkiem, bet arī visai cilvēcei, jo tas, ko mēs vēlamies, ir tas, ko jūs vēlaties. Tagad jums pašiem jāuzdod jautājums. Muļķīgais cilvēks domā, ka tas nāk uz Ameriku. Vai tiešām tas ir tas, ko jūs vēlaties? Jūs varat apskatīt apmēram 1 miljonu mūsu video, kas tieši paskaidro, ko šarieta likums nozīmētu jums. Jaunumi, tas nav tas, ko jūs vēlaties. Pati šis dīvainais rāpojošais vecais vīrs tā domā. Visi cilvēki, jā. Kā apvienotajā karalistē var ieviest šarieta likumus? Kāda ir nepieciešamā procedūra? Klausieties, klausītāji, jo šis cilvēks varētu jums pastāstīt tieši to, ko viņi plāno darīt Amerikā. Un paskatieties, vai jūs varat saskatīt līdzību ar lietām, kas notiek štatos. Šis ir mans personīgais viedoklis, jo, kā jau teicu, tā es domāju. Jā, jo tāpat kā mums ir jauns pārstāvs padomē, tas pats notiks, ja mums būs vairāk deputātu un visu šo cilvēku, viņi pacels savu balsi asamblējā vai parlamentā. Tas ir tas, kas musulmaņiem ir vajadzīgs. Musulmaņu likums. Tieši tas viņiem ir nepieciešams. Tādā veidā viņi mēģinās pielāgoties, viņi mēģinās ietekmēt valdību.
Labi, tātad viņš saka, ka mums vienkārši jāvirza cilvēki varas amatos, un ja viņai nonāks varas amatos, tad viņi varēs pārstāvēt mūsu viedokli. Vai kāds šeit ir dzirdējis par Mantani? Vai tu esi dzirdējis par viņu? Forši. Vienkārši pārbaudu. Un tad valdība var to ieviest. Tātad es cenšos kļūt par islāma pētnieku. Patiesībā es sāku lasīt Korānu, un es jau gandrīz esmu to izlasījis. Viena no interesantajām lietām, ko es lasīju, ir tā, ka, ja tava sieva kaut ko sastrādā nepareizi, tev tas nepatīk. Tu viņai pasaki, ka viņa ir kļūdījusies, un tad tu vairs neguli ar viņu vienā gultā. Bet treškārt, tu vari viņu sist. Vai tas ir pareizi? Jā, tā ir. Tev ir jāiedod viņai iespēju. Iedod viņai iespēju. Tā saka islāms, zini? Tev ir jāiedod viņai iespēju laboties, ja viņa dara kaut ko nepareizi. Un galu galā, ja viņa neklausa tevi, ja viņa tā nerīkojās vai rīkojās pret islāma noteikumiem, tad tu vari. Jā. Šeit ir Korāna pants. Tā ir 4. nodaļa, 34. pants. Vispirms pamāca viņas. Tad, ja viņas turpina, neguļ ar viņām vienā gultā. Un visbeidzot, viegli sit viņas. No šī brīža šis video kļūs tikai trakāks. Tātad šī ir Grīnlēnas mošeja, vai ne? Jā. Labi, šajā mošejā es noskatījos klipu, kurā imāms māca vīriešiem, kā nomētāt ar akmeņiem savu sievu. Ir klips ar to. Jā, ir klips ar to. Viņš tu parādās. Vai tu gribi redzēt šo klipu? Jā, protams. Redz, es tam neticu. Kāds saka, ka tev vajadzētu nomētāt ar akmeņiem savu sievu. Jā, ja vien nav kaut kas cits. Pagaidi. Varbūt es kļūdos. Sievietei ir sods. Starp citu, ja tu esi feministe, tev nākamais podkāsts varētu šķist nedaudz kaitinošs, sadusmojošs, pretīgs, riebīgs, šokējošs, biedējošs. Nē, tu pastāsti man komentāros. Jā, ja viņi izdara laulības pārkāpumu. Tieši tam tas arī ir domāts. Labi, jā, tas ir. Un tad viss ir kārtībā. Tas ir par laulības pārkāpšanu. Ja viņa dara kaut ko nepareizu, viņai ir nelikumīgas attiecības ar citu musulmaņu vīrieti, tad viņai ir atļauts veikt sanksaru. Mēs to saucam par sanksaru. Tātad viņam ir atļauts aprakt viņu līdz jostas vietai, vai ne? Jā, nē, viņam ir jānomēta ar akmeņiem. Mētā akmeņus un nogalina viņu ar akmeņiem. Nogalina viņu. Jā, tā viņš šeit saka. Labi, tad tas ir kārtībā. Jā, tas ir tāpēc, ka ja viņi izdara kaut ko nepareizu, tas nozīmē, ka viņi stājas neatļautās dzimuma attiecībās ar kādu jaunieti. Tātad, ja tev ir romāns, kas patiesībā ir briesmīga lieta un nevienam nevajadzētu tā darīt, neuztraucies, jo tavs vīrs tevi izpirks nomētājot ar akmeņiem. Laimīgā meitene. Ja šariata likumi tiks ieviest apvienotajā karalistē, visi cilvēki, visas sievietes, kas krāpj, būtu jānogalina. Viņiem nevajadzētu krāpt. Tā viņi saka, jā. Tā saka islāms. Tāds ir mans iespējas. Tātad nekrāp. Ja tu ievēro šarieta likumus, ja tu esi apsekta un neej ārā bez pavadonas, tu klausi visu, ko saka tavs vīrs, un tev tas patīk. Un avesties ar vēl 500 citām sievietēm un dari visas tās lietas, kur tu ļauj savai 9-gadīgajai meitai apprecēties ar 50-gadīgu vīrieti. Visas tās lietas, ko mēs zinām, ka tās notiek saskaņā ar šarieta likumiem, tad tevi nenomētās ar akmeņiem. Tāpēc vienkārši nekrāpiet, man draugi. Vienkārši nekrāpiet. Un tad jūs varēsiet dzīvot. Un tās ir labās ziņas. Tās ir labās ziņas par to, ko viņi plāno Amerikai, man draugi. Šķiet, ka islāms pārņem rietums. Vai tu tam piekrīti? Jā, tā ir. Inšallah drīz. Visa pasaule kļūs par musulmaņiem. Jā, un kāpēc visai pasaulei būtu jākļūst par musulmaņiem? Es domāju, ka tas jums pašiem jānoskaidro. Kāpēc visai pasaulei būtu jākļūst par musulmaņiem? Es domāju, ka atbildi ir nevajadzētu. Bet ja mēs turpināsim būt muļķīgi, tad varbūt tā arī notiks. Tāpēc būsim saprātīgi. Kā jums tas šķiet? Paldies par uzmanību šim jautājumam.